Labrīt! Šis ir jauns raidījums Ķepa uz sirds. Sveicināti visi dzīvnieku draugi! Ķepa uz sirds ir atkal klāt! Jā, mīļie! Tā tālajā 2011. gadā sākās raidījums Ķepa uz sirds ar ideju palīdzēt pamestiem suņiem un kaķiem Latvijā un ar TV palīdzību atrast tiem mājas, kā arī iegūt cerību, padarīt pasauli labāku un cilvēkus atbildīgākus. Tas jau ir tāds foršs mājas kaķis, izskatās jauns kungs, un viņu varētu nosaukt par ūsiņu, parāda ūsis, ūsiņu parādi ūsi. Bet projekta tapšana bija grūta. Neviens idejai neticēja, un raidījuma autori Inese Kreidsberga devās prom no Latvijas, lai sāktu citu dzīvi Londonā. Iedzīvošanās bija smaga, bet domas par Latviju pastāvīgas. Un tad Inese saņēma ziņu, ka raidījuma idejai noticējis Borisa un Ināras Teterevu fonds. Inese uzreiz atgriezās Latvijā, bet atmiņai no Londonas, kā pirmais, tapa sižets par tā brīža populārāko suni valstī – Britain's Got Talent finālistu. We're Tina and Chandy, and you're watching Ķepa uz sirds. Skaidrs bija tas, ka raidījumā tikai bēdīgus dzīvniekus rādīt vien nevar. Ir jāskaidro arī uzvedības un veselības problēmas, bet pats galvenais – jāparāda, ka cilvēka nodotam kaķim un sunim ir cerība satikt savu ģimeni. Un tad, meklējot dzīvnieku draugus Kiprā, raidījuma komandai pievienojos es, Magnus Sēriņš. Sveiciens pirmajā jaunā gada raidījumā Ķepa uz sirds. Jā. Precīzi šo gadu laikā uz labu mainījies ne tikai raidījums, tā varoņi, bet, protams, arī mana balss. Sveiciens zinību dienā un jaunās sezonas pirmajā raidījumā. Labrīt, mīļie skatītāji! Sveicināti, mīļie skatītāji! Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Un tā sākās Ķepa uz sirds laimīgie stāsti par apbrīnojamiem cilvēkiem Latvijā un pasaulē. Es ar viņu varu parunāt, es viņai pajautāju, Lauriņ, kā tu jūties, tad viņa tur luncina tās. Viņš ir atradis mājas. Par tiem, kuri glābi un atver sirdis, nevienmēr mīļi pūkainiem, bet bieži novārgušiem, bezcerīgiem suņiem un kaķiem. Un tā ir mīlestība bez nosacījumiem, ko īstenībā dzīvniekiem dod šie cilvēki. Jā, tieši cilvēki dzīvniekiem. Lai gan intervijās viņi saka, ka ir pavisam otrādi. Mīlestība bez nosacījumiem, jo viņa neko neprasa pretim. To nekad neviens nespēs iedot. Viņa sniedz mīlestību, kompāniju, visu. Raidījuma popularizēšanā iesaistījās arī sabiedrībā zināmi cilvēki. Ar lielu prieku un lepnumu tie stāstīja arī par saviem mīlulīšiem. Labdien! Labdien! Nākiet iekšā, mēs jau jums gaidām. Es atnāku vakarā pēc izrādes, un es metos uz ceļiem, es viņai kasu vēderu, es viņai kaut ko tur saku, viņa ir vislabākā un vismīļākā un visgudrākā un vistalantīgākā. Jā, Zāra, visgudrākā, vistalantīgākā. Ja tu kaķi vari dabūt sev par draugu, tad tā ir augsta klase. Mani sauc Dainis Porgans. Es esmu Zane Burnicka. Un tas ir mūsu jaunais draugs. Kā tev sauc? Faraons. Un jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds. Pie ķeķiem! Aktieri, mūziķi, ārsti, mākslinieki, sportisti un pat valsts prezidents kļuva par aizbildņiem, palīdzot meklēt mājas patvērsmes suņiem un kaķiem, no kuriem daudzus TV ekrānā ieraudzīja to nākamie saimnieki. Bet Raimonds Vējonis savu krustmeitu Dūdu devās apciemot pat pēc 9 gadiem. Dūda joprojām ir aktīva un smaidīga, lai gan nedaudz mainījusies izmēros. Savukārt basketbola zvaigznes Dairis un Dāvis Bertāni ar saviem suņiem ne tikai ceļo pa visu pasauli, bet arī palīdz dzīvniekiem Latvijā, adoptējot suni Pepiju. Mēs ar Čipī sirsnīgi sveicam raidījumu Ķepa uz sirds 15. dzimšanas dienā, lai tas ir tikai sākums un lai vēl ir daudz ko svinēt.
Čau! 2019. gadā TV raidījumam piedzima jaunākais brālis. Radio raidījums Ķepa uz sirds Radio SVH Viļņos, un komandai pievienojās Artūrs Krūskops. Un tad mēs sākām iekarot Latvijas radiofrekvences. Un tagad Ķepa uz sirds skan katru svētdienu 11. no rīta Latvijas Radio 2. Skatītāju un klausītāju atsaucība un iesaiste kļūst arvien lielāka un arī ir pamanīta tālu no Latvijas. Ķepa uz sirds varonis Manškina Šķirnes Kaķēns iekarojas daudzu miljonu skatītāju sirdis un iespējams joprojām ir skatītākais video no Latvijas. Šo video jau noskatījušies 68 miljoni cilvēku. Mazais Kaķēns atnesa Ķepa uz sirds YouTube kontam sudraba pogu, jo tika sasniegts 100 000 sekotāju skaits. Jau 1000 raidījumu TV un radio. Tie ir simtiem stāstu par mūsu mīļajām ķepām un sirdīm, kas atradušas viena otru. Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam no pašas pirmās raidījuma dienas, Ķepa uz sirds ir kļuvusi par draugu un brīvdienu tradīciju daudzās mājās, un septembrī skatītājus uzrunās jau 30. sezonu pēc kārtas.